Arī ir loģiskākā teorija. Zāfelds ir atbildīgs par Toma pazušanu. Zigijs. Tikai tāpēc, ka loģiskākā teorija nebūtu nenozīmē, ka arī pareizākā. Turklāt mēs abi zinām, ka nebūs pirmā reize, kad labais komisārs Meizers ir kļūdījies. Ienāciet. Čau. Nē. Sveika. Nē. Tu nevar iedomāties, kas noticis. Stāsti. Vilma iecēla mani par galveno mantinieci. Ko? Tiešām? Jā, man tagad pieder Talheimu muiža un neaprakstām daudz naudas. Malvīna. Lieliski. Vai tu neesi dusmīgs? Kāpēc, lai būtu? Tu biji Vilmas radinieks, nevis es. Tas nav nekāds noslēpums, ka es nepatiku tantē Vilmai. Bet ka viņa te nepieminēja tevi savā testamentā. Pēc Vilmas nāves es saņēmu vēstuli, kurā viņa to pateica skaidri un gaiši. Man tas nav nekāds pārsteigums. Āna, viss ir kārtībā. Tā ir labi. Es arī varu saprast tanti Vilmu. Viņai ļoti patika. Un jūs kopā aizvadījāt skaistu laiku. Jā. Man tas ir nesakāmi svarīgi, ka to saki. Labi, tad mums derētu to nosvinēt, ne tā? Tieši tā. Noteikti. Sarunāts māma Mihēls un tu tepat restorānā. Nereizējies, es uzsaucu. Ja es tā, tad es noteikti. Helēna. Sveiki, Helēna, čau. Par ko tu esi aizdomājusies? Sveiks, es tevi neredzēju. Jā, es pamanīju. Man tev kas jāpavaicā. Jā? Šodien kafēnīcā. Pēc manas telefona sarunas tu ātri aizsteidzies prom. Vai es ko pateicu nepareizi? Vai tas bija manas draudzenes dēļ? Vai arī domāju, kas starp mums abiem? Tas tev nāk prātā, nē, balto pasaulīt, nē, taču. Mēs esam vecāki, mums ir kopīgs mazdēls un mēs labi saprotamies. Cieši tā. Paldies Dievam. Es jau sāku uztraukties. Nevajag. Reti ar kuru